Namastē. Stāsts ir par četrām spēka vietām Vecrīgā. Pirmā spēka vieta, tas būs Rīgas domas. Un kādā aspektā spēka vieta? Šis aspekts ir mūzika. Un kad biju Rīgas domā, man ļoti smalki, tā kā schematiski parādīja, kā ir veidots Rīgas doma ērģeles. Un paskaidrots bija, ka nav pat tik ļoti svarīgi, kādu mūziku viņi spēlē, cik svarīga ir tā skaņa, kas iznāk spēlējot šīs ērģeles. Un kad šī skaņa ir tik ļoti augstas frekvences, kad tā ir tāda pilnīgi kā telpa Rīgas domā, kur cilvēks var doties ar konkrētu nodomu, ja, kad jums vajag dziedināt to un to. Un vai tur ir, ja jūs iedomājaties, tātad mēs klausamies YouTube'ā vai citos, ja, dziedinošo mūziku, mēs klausamies meditācijas, tad Rīgas doma ērģeles līdzvērtības, viņas pat ir augstāk arī, kad jūs esat klātienē un jūs ar visām savām maņām sajūtiet šo ērģeļu spēli, un šī ērģeļu spēle, viņa darbojās uz visu cilvēku šūnu līmeni, uz visu jūsu smalkajiem visiem plāniem, cik ļoti spēcīga ir šī katra frekvence, ko izstaro šīs ērģeles. Un es jautāju, vai ir kaut kāds, piemēram, kaut kāda konkrēta mūziķa, tur vai Bahu, vai Čaikovski, kur tika atbildēts, kad, ja cilvēks noteiks nodomu klausīties, tad viņš saņems īstajā brīdī to iekšējo sajūtu, ka viņam ir jādodas uz Rīgas domu klausīties šīs ērģeles. Un šeit arī ļoti svarīgs tātad ir nodoms, ja jūs jau zinot šo informāciju iesiet apzināti, tad jūs variet noteikt pirms tam nodomu, tā kā saskaņojoties ar vietu, lai viss pēc iespējas, lai tas ir, ar jūsu atvērto sirds centru, pateicībā vietai, protams, jā, pašam Rīgas domam, pateicībā tiem cilvēkiem, kas cēla Rīgas domu, pateicībā ērģelniekiem, ja, kas vispār konstruēja schēmu augstākiem spēkiem, kas deva informāciju, lai šādas ērģeles vispār varētu uzbūvēt un cilvēkām tas būtu pieejams. Un līdz ar to tā ir tāda ļoti ar tādu ievadu, jūs variet doties, klausīties Rīgas domas ērģeles, jo kā arī bija teikts un tā sajūta, ko es, piemēram, kad es pat biju ārpusē, bet tā sajūta, kā ērģeles, tas ļoti, ļoti augstu, tā, kad matiņa cēlās augšā, tā kā visas maņas, ja, klausoties šie mūziku, tā ir tāda, pirmā vieta, kas tika norādīta, un ko man bija jāpastāsta jums, tātad tas ir Rīgas domas, un tās ir ērģeles. Otrā vieta, mani veda vēl uz vairākām baznīcām, pie tām es neteikšu, bet ir vēl 3, kas bija ļoti, jo skatieties, katrā baznīcā, ko jūs varbūt apmeklējiet, kas ir jūsu baznīcas, ja, vai jūsu sajūts, vai jūsu arī ģimenes baznīca, kur jūs esat kristīti un laulāti, jums ir savi stāsti, un nav neviena labāk, ne sliktāk, ja, bet šeit būs, es tā kā pieminēšu tās, kur es sajūtu tādu ļoti, ļoti lielu tieši šo dziedniecisko, šo spēka vietu efektu. Un otrā baznīca, tā ir Magdalēnas baznīca, pilns nosaukums viņai Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze. Ja, tātad viņa atrodas, ja jūs skatāties no Jēkaba baznīcas, tad aiz Jēkaba katedrāles ir mazā Marijas Magdalēnas baznīca.
Un ar ko stāst šai baznīcai? Šī baznīca ir ļoti tieši tā ir sirds baznīca, sirds enerģija, tā ir horizontāle. Un esot šai baznīcā, kad jūs esiet, ja jums ir ļoti smagi ap sirdi, ja jums nav miera, ja jums nav atbildes, ja jums ir ļoti lielas sāpes, tad tā ir vieta, kur dziedināt savu sirdi. Jo tik ļoti liela mīlestības enerģija, pilnīgi, tik ļoti šī klātesamība, Marijas klātesamība baznīcā, es nebiju tiešām izjutusi. Es arī, tāpat, ja es salīdzinu Rīgas baznīcu, tad tā, man liekas, bija, vispilgtākā, atvērtākā baznīca, tāda telpa, kas tevi aicina, un ja tev ir šī sirds sāpe, ļoti iesaku tad doties uz Marijas Magdalēnas baznīcu un pabūt arī, Marijas Magdalēnas tādī apvienībā sirds telpā. Un šeit jūs teiksiet, ka tā ir baznīca, bet baznīca ir telpa, kur katram laikam ir savas lietas, kāpēc viņa pilda. Un bija laiks, kad arī tagad ir laiks, kur cilvēki iet ar Dievu runāties, sēžot tādā vietā. Un tā ir vieta, tas ir kā soliņš dabā, viņš tikai ir tādā baznīcas formā, ka tas ir soliņš, kur es varu parunāties ar Dievu, es varu parunāties ar sevi. Un tā Marijas Magdalēnas baznīca, tā ir ļoti liela Marijas Dievmātes klātesamība, kur tiešām es iesaku, un arī pati, kā lai saka, pati baznīca, esat lasījuši, tā nav bijusi vienmēr katoļu draudze, un pati visa arhitektūra, visa sakrālā ģeometrija, kas ir šai baznīcā, viņa ir fantastiska, un viņa strādā tieši uz sirds, uz jūsu sirds telpu, lai jūs viņu dziedinātu, jebkurā aspektā, kas jums šobrīd ir aktuāls. Tā kā tā ir otrā. Trešā baznīca, es vienkārši paskatījos, kā viņām pareizi nosaukumu, jo es nezināju pareizos nokāms. Trešā baznīca ir tāda Rīgas svētā Jēkaba katedrāle. Es viņu sauc par Jēkaba baznīcu, bet, pilnais nosaukums ir Rīgas svētā Jēkaba katedrāle. Un tā ir ļoti izteikta vertikāla. Jā, tātad vertikālā enerģija, kas ir iet šai baznīcā, to uzreiz var ļoti just. Un ļoti var just arī Jēzus klātesamību. Tie, kas jūt šīs enerģijas, tā ir tik ļoti atvērta šai tieši vertikālē, kad jūs savienojiet visus savus čakrālo sistēmu, visus savus lietas, jebkuru aspektu tātad, kas attiecas uz cilvēka enerģiju, uz vertikāli, uz iekšējo spēku, izaugsmi, savu ceļu, apmaldīšanos. Tā ir fantastiska vieta, kur pasēdēt un tiešām sajust šo Jēzus klātesamību šai baznīcā. Un ceturtā vieta, es nezinu, cik daudz, es par viņu jau biju dzirdējusi daudz iepriekš arī un bijusi, un šoreiz es arī tiku vēsta. Tā ir pie Jēkaba katedrāles, ir tāda diennakts adorācijas kapela. Tā ir kapela maza, kas strādā 24 stundas diennaktī. Un ja jūs tātad stāviet, ja jūs esiet pie Jēkaba katedrāles, un te ir saima, te, man liekas, ir Trokšņu iela, un te ir māja, tā kā stūris, ja? Un tad sanāk šī mājas stūrī ir tāds kāpnītis uz šo mazo kapelu, kur ir atvērta 24 stundas diennaktī. Un tādā kapelā es jau biju vairākas reizes, un arī šoreiz tā ir, ziniet, tāda enerģija absolūta, ja? Absolūta enerģija klusuma, tas ir
šeit ļoti piederās teiciens Dievs mīl klusumu. Ot, kad jūs iet šī mazajā kapelā, viņa tiešām ļoti maz, un tur ir Dievmātes svētbilde, ļoti skaista. Man liekas, ka tanī mirklī apstājās domas, tev vienkārši nav, jo tu esi tādā, kā lai teikt, Dieva ausī, un tu vari runāties ar Dievu, tu vari atjaunot šo saikni, vispār sarunu ar Dievu, ko varbūt tu daudzas dzīves esi uz viņu dusmojies un esi zaudējis šo saikni ar Dievu, tad tā arī ir tāda ļoti fantastiska vieta, kur var atjaunot, provēt atjaunot šo dialogu tiem, kam ir viņš zudis visādu apvērsumu dēļ, doties uz turieni, pasēdēt, atnākt vēlreiz, kad jūs gribat. Vai arī ir tāda izmisuma brīdi, varbūt tās, kad negribās ne ar vienu runāt, mājās arī tu nevari nosēdēt, tad tā ir vieta, kur tiešām tādā izmisuma brīdī, kur tu vari doties. Jo es teicu, viņi strādā 24/7, viņi ir visu laiku atvērta, un tu vari doties, atvērt šīs durvis, sarunai ar Dievu, ar Dievmāti Mariju, ar sevi, un tiešām enerģētiski, kaut vai viņa ir izveidota, jau šī klostera tā kā korpusā, bet enerģija viņa ir fantastiska. Bet viņa, ja jūs pat varat pastaigāt, jūs varat aiziet uz Magdalēnas baznīcu, sajust šo sirds centra enerģiju, tad ieiet Jēkab katedrālē, sajust vertikāli un beigās ieiet šī mazajā kapelā un sajust absolūtu, tādu. Un varbūt jums katram būs savs, būs savs stāsts un būs varbūt sava sajūta. Es jums translēju to, kā es viņu sajūtu, kā man ļoti spēcīgi arī to parādīja, gan arī, Jēkab katedrālē arī, kā Jēzus Kristus tēlu, es tiešām ļoti, es arī viņu redzu un jūtu viņus, bet tur viņš ļoti klātesošo. Citās baznīcās bija tāds, kā es saku, katram ir savs stāsts un viņam ir varbūt ar to baznīcu savs, bet tik ļoti liela, šī kanāla, kā var teikt, es nejūtu. Bet šinīs, tādās kā, tādīs vietās, es domāju, ka tā tiešām ir vieta, kur iet runāt, ja jums vajag šo, ja jums vajag tādu soliņu, ar ko parunāties, jo kāds iet pļavā runāt, tas ir savādāk, jo šeit tiešām tās enerģijas, kā kanāls, kā enerģijas platforma, viņa ir ļoti, ļoti spēcīga. Un es negribu šeit minēt, kad baznīca un šie visi egregorts arī savā laikā, arī šobrīd tas ļoti par to tiek runāts, bet ja jūs, un kad, egregors ņem jūsu enerģiju un tur bet šeit ir jāsaprot, ja es eju ar savu sirds atvērtību, runāt ar Dievu, man enerģija paliek pie manis, un es vēl, kā lai saka, es vēl saņēmu to siltumu, pēc kā es eju, varbūt, es saņemu atbildes, tur ejot uz soliņa un apsēžoties, kā es teicu, baznīca kā soliņš, kur es varu pasēdēt, kur sakrālā jau ģeometrija strādā, vēl piedāvājumi, es jau pat nerunāju par to, kā katra vitrāža strādā, katra velve, kas viss ir īstenībā celts uz sakrālo ģeometriju, tā ir katra baznīca. Protams, katrai baznīcai vēl ir savs, ko es teicu, es biju iegājuši vēl dažās citās baznīcās, kur es nesajūtu šo klātbūtni, es iegāju, kā cilvēku stāsti. Bet šinīs es sajūtu tiešām šo ļoti lielo sajūtu, kas arī viņi ir, un viņi arī tika teikts, kad tas video man ir jums jāieraksta, kad lai jūs varat aiziet apskatīties, jo mēs skrienot citreiz, mēs nevienmēr varam aizbraukt kaut vai uz Daugavmalu Senču kalniņu vai uz citur, mēs esam Rīgā, un tad tas ir tā kā roku stiepienā, es varu aiziet uz turieni, es varu pasēdēt, es varu parunāt, es varu dziedināt savu sirdi Magdalēnas baznīcā.
sajust to diamāts klātbūtni tik ļoti, un viss vitrāžas, kas tur viss ir celts, taču, lai sarunātos ar Dievu vēl, tā kā aizietu no dienas, kā lai saka, no dienas skrējiena, jo apkārt, ja mēs sēžam pilsētā uz soliņu, mēs daudz redzam, daudz cilvēkus, viņu stāstus, bet, kad mēs ieejam baznīcā, mēs paliekam klusumā ar sevi, un tad mums ir vieglāk sevi varbūt ieraudzīt, kā katram cilvēkam. Visiem ir vieta būt, kā katram mēs ejam. Tā kā ņemiet par labu par šīm 4 spēka vietām Vecrīgā, kam tas ir aktuāls un kas var aiziet. Priecāšos, ja padalīsieties ar saviem stāstiem, kā jūs jutāt un kāds jums varbūt ir vēl savādāks stāsts, jo, varbūt jūs vēl smalkāk kāds nolasiet un vēl sajūtiet vairāk. Tā kā paldies jums par šo uzmanību un namastē!